visiem! Šodien es esmu izveidojis savu YouTube kanālu un es viņā likšu daudz kontentu par telefonu spēlēm. Un, jāatceries pat troksnī backgroundā. Tātad, varbūt spēlēšu klases biedru, draugu. Un, tad redzēsim. Tātad, sākam spēlēt. Jādabū viņu manā mapē. Nē. Ok, man radās neliela problēma. Man bija tekstūra paka šī uzlikta, un es viņu diezko nevēlos. Es varu parādīt, kā es spēlēju. Es varu parādīt šo tekstūru paku. To es vienkārši nolādēju no interneta, no YouTube. Pagaidām es izmantoju Mobizenu. Vēlāk centīšos dabūt labāku aprīkojumu. Pagaidām. Šodien vēl neesmu baigi labi iesildījies. Mēs spēlēsim ar klases biedru. Viņam arī YouTube kanāls. Viņš būs descriptionā. Viņš būs tur, jā. Un, ja mums sanāks uzspēlēt, tad, protams, mēs spēlēsim kopā The Bridge. Pagaidām es tikai trenējos. Es zinu, nav nekas tāds īpašs. Un es uzreiz saku, es esmu galīgs noobs šī spēlē. Piemēram, tas ir tā, bet ja es mēģinu bridžoties, tad man sanāk šādi. Es zinu, ka tas ir ļoti slikti, lūdzu, nesakiet neko sliktu. Jā. Varam pamēģināt. Sprintā toču man nesanāks. Minecraft es sāku spēlēt pirms kāda gada, bet tad man bija kāda pusgada pauze. Un tad es spēlēju reāli, 10 reizes sliktāk. Un tagad vismaz esmu palicis labāks. Jā, un kā jūs redzat, arī daudz lietas par mainījušās. Tātad, es laikam esmu atklājis vienu veidu, kā es varu apmainīt draugus. Skatieties. Aiziet te. Te ir tāda vieta, ja. Tu vari plaisot blokus, bet viņi pēc tam izzūd un to tērēs. Viņi man tērēs. Bet ja mēs uzsēsim perfect timing, tad mēs varam tikt augšā. Ārprāts. Labi. Pagaidām neizdodas. Varbūt pamēģināt sarkanajā pusē. Es zinu, ka šeit var sanākt. Ja tu sprinto un uzliec. Ja tur ir tāda vieta, kur to bloku var redzēt, piemēram, šeit. Un, jā. Kad šaidiešu nomainīšu teksturu paku un būšu apakaļ. Ok, esmu apakaļ un, jā, mēs varam turpināt. Tātad šeit šī mape ir tāda, viņa jēga ir tāda. Ir 2 komandas un katrai jācenšas tikt uz pretinieku pusi, izmantojot ieročus. Piemēram, te ir logs, bet tikai 5 bultas. Tas ir diezgan maz, manuprāt. Piemēram, te ir golden apple. Tie varbūt dažreiz diezgan noderīgi. Dažreiz varbūt uztaisīšu kaut kādu bedvāru video. Es domāju, šis video dabūs 5 laikus. 5 laikus. Es taisīšu stream. Es reāli taisīšu live stream.
Es reāli taisīšu live stream. Es apzēru. Ja šis video dabūs 5 laikus, es taisīšu live stream. Iespējams ar savu draugu, bet tad mēs redzēsim. Es īsti nezinu, kā cilvēkiem patiks latviešu kontents, bet, redzēsim. 5 laiki, tas viss, ko es prasu priekš pirmā video, priekš live stream. Es zinu, es ļoti daudz. Es zinu. Es jums arī varēšu, varbūt, descriptionā būs viņa kanāls. Un tagad tikai jāsaka, ka viņš varēs, ko viņam būs laiks. Un jā, es domāju, var arī nedaudz nobrīnīties par to, kad es neesmu angļu tautības, kad esmu latvietis, kad es spēlēju Minecraft. Es kaut ko arī daru. Ne tikai visi tā kā, nezinu, angļu youtuberi, amerikāņi. Protams, es nebūšu nekāds baigi labājs. Maksimāls, kas varētu sasniegt, būtu kaut kādi 3-4 sekotāji. Jā. Es arī varu parādīt kaut kādu bedvāru, nezinu, kā es spēlēju bedvārus, bet varam pamēģināt. Šis ir ātrākais veids, kā uzsākt. Un, lai dabūtu, tā kā, piemēram, šādu mapi, tev ir jāielādē no Google Play veikalā tāda aplikācija Add-ons, kur ierakstīja Red vs. Blue, un kad tev izmetīsies mape, kad tev tā kā izmetīsies viena bilde, kur tu redzi, kad ir šāda te mape, tad tu droši reāli var viņu nolādēt savu telefonā, viņš tev iemetīs Minecraftā. Un tu reāli tiksi dabūsi sev šo mapi. Labi, es pamēģināšu dabūt savu draugu, spēlēt, un tad tiekamies ar tālāk. Ok, es sapratu to, ka mans draugs šoreiz nevarēs, un es domāju, mēģināsim varbūt tik kaut kādos bedvāros paspēlēt. Mums ir pamēģināt, piemēram, Record Nether Games bedvārus paspēlēt. Jeb Skywars, es domāšu. Jā. Protams, man šis vārds ir, tāpēc, ka tas ir kā Microsoft accounts, bet tā ir būt, protams, uzlikt savu vārdu. Tas ir vairāk mans izdomājums, kas tā kā ringzīs. Un jā, ar to it kā viss sāks. Es arī varu jums vairāk mazāk pastāstīt par šito visu, kas man te varbūt notiekās. Piemēram, nezinu ar šo YouTube kanālu to visu lietu, kāpēc sāku, bet patiesībā es sāku tāpēc, ka man draugs to darīja un vienas video, tā kā vienā video, es nezinu, kāpēc viņam neizdevās, viņam tā kā viņam neizdevās audio, bet viņš netīšām uzlika tā kā melnbaltu tēmu tam video. Un nebija nekāds audio, piemēram, kur es runāju un viņš runā. Un tad tur notika tā, kad bija vairāk mazāk sabojāts. Un viņš arī spēlē Garena Free Fire un dažreiz ar hakiem, piemēram, Brawl Stars un tādas spēles. Es centīšos kļūt komunikablāks, komunicēt ar jums un, protams, censties taisīt vairāk kontentu. Piemēram, nezinu, YouTube. TikTokā man arī accounts, tos pagaidām nezinu, vai vēlos atklāt. To es varbūt nākotnē varētu īstenot, tāpēc, kad ir tāda problēma, kad man tas accounts ir pilns ar tādiem kā sūdiem. Un ja es vēlos, tad, piemēram, likt kaut ko pa YouTube, tad jā, man viņš ir pārsvarā viss jāizieš ārā. Kāpēc tik ilgi jāgāja priekš tiem bedvāriem? Nopietni vēl 9 cilvēki. Es domāju, es iešu citā lobbyjā pamēģināt. Jo pašam arī drīz būs jāiet. Tā kā, sāk apnicīgi būt.
O, 25 sekundes, Atvainojos par background noise vienkārši, nu, nevienmēr viņš ir perfekts. Jā. Es laidu būšu atpakaļ. Ok, tad bedvārs sākās. Daudz pakrāsim airunu. Un tad vajadzētu būt kārtībā visam. Vadīgs 40, vairāk āruns. Es zinu, ka 50 āruns sakrāsim. Labi, nopirkšu zobenu no sākuma. Um, 7 gold, 10 ārun. Un vēl 1 gold. Un 7 gold. Septiņi goldi ir. Armoram pagaidām nav laika. Sapirksimies nedaudz vūlu. Nu, tā nedaudz priekš defense varbūt. Uzveisīsim nedaudz stingrāk. Es arī neesmu vislabākais builders, nu. Minecraftā es vairāk mazāk esmu tā kā noobs. Bet, nu, es cenšos kļūt, protams, labāks. Centīšos arī kontentu likt labāku. Un kļūt labāks vispārībā. Komunicēt vairāk. Un tā tālāk. Ja kāds prasa face review, neceriet. Pagaidām neceriet neviens. Es reiz varu derēt uz kādiem 5 skatījumiem. Mazāk. Tāpēc, ka parasti man nekad nav tāda liela veiksme ar šo visu YouTube lietu. Man bija iepriekš cits accounts, bet tur es vienkārši izgāžos. Ak nē, boti. Boti straiko. Ārprāts, ko mēs darām? Mums nav gulta, mums nav freaking gulta, mums nav freaking... Atvainojos, tur mans brālis backgroundā. Viens, mums nav freaking gultas. Labi, ko es daru? Ko es te vēl gaidu? 3 golds, ok. Es domāju, apēdīsim kaut kādu apli. Ka būs vajadzīgs vairāk, mazāk. Jāsaparkās nedaudz bloki. Bloki. 1, 2. Kāpēc man ir viņa vilna? Kāpēc man zilā vilna? Jo cik... es varu uz diamantiem aiziet. Es aizies šādi pēc diamantiem. Paga, ko? Nu jā. Mums gulda ir vienkārši iznīcināta. Ok, tad es esmu palicis vienīgais savā komandā. Es nedaudz sapirkos, vienkārši negribēju tērēt laiku video. Un arī atmiņu. Es domāju, ok, zilā gulta arī ir beigta. Bet viņiem turpat tās vien ir bāze, tāds viņi ir 3, bet es esmu 1. Ok, es varu pakempot nedaudz diamondos. Oh my god. Kas tas bija? Tas bija Iron Golems? Reāli izties pēc Iron Golem. Madboy there. Un nesūtieties, ja jūs vēlaties kādu angļu videos, droši tādu arī uztaisīt. Nav tā, ka es nemāku angļu valodu, tā kā, jā. Viens ar armors, tagad sapirkt. Man vajadzīgs armors. Es varbūt varu pamēģināt šito klačot. Oh my god. Es to reāli varu pamēģināt klačot.
Ok. Mēs varam sapirkties ārmuru. Jā, bet zini, kā ir visi, pilnīgi visi tad redz, ko es apgreidoju. Arī es redzu, ko viņi apgreido, bet 3 mīnus. Ok, es domāju, es turpināšu tā rašot uz turienu atpakaļ. Oh my gosh, tur zaļais. Viņš dod uz manu bāzi. Es eju viņu rašot. Man pilnīgi vienalga. Es domāju, ja es zaudēšu vai uzvarēšu šī mačā. Wow. Kā? Ko? Man reāli bija tāds... Man bija tāds, brot, ko tu dari? Es domāju, viņš līvoja. Bet viņš... Es gribētu teikt, ka tas idiots paņēma mani. Ok, es domāju, tas būs pietiekami daudz priekš šodienas. Kā jau es teicu, es nevarēšu katru dienu postot. Tāpēc man dažreiz būs tāds neliels problēmas ar to postošanu. Es centīšos varbūt, nezinu, pat dažiem mēnešiem varētu uztaisīt savu intro. Bet labi, čau!